Sveiciens visiem, te Jānis, un šodien es jums gribu pastāstīt, kā kļūt veiksmīgam Amazonā. Plus, iedošu tādas veiksmīgākās pieejas, kā to izdarīt. Tātad nedaudz par mani. Esmu e-komercijas nozarē jau kādus 5 gadus, specializējos ar Amazonu jau pēdējos gandrīz 4 gadus. Sāksim ar tādām pamatlietām, bez kurām pārdošana Amazonā vispār nevar tā nemaz notikt. Pats pirmais, kas jums būs vajadzīgs, būs kvalitatīvs produkts. Šeit kā tādu pamatprincipu jūs varat izmantot. Iedomājieties, ka jūs esat klients, esat kaut ko pasūtījis internetā, jums šis sūtījums atnāk, jūs attaisiet sūtījumu vaļā, un kāda būs jūsu reakcija tieši par produkta kvalitāti. Tad jūs paņemiet savu produktu un skatieties. Vai tas jūsu produkts ir tādā kvalitātē, kā jūs bijat gaidījis, kā jums tika pasniegts pašā listingā pirms pasūtījāt, vai arī tas ir nekāds. Jā. Un tātad pirmā tāda pamatlieta, kam būtu jābūt pašā pamatā, ir kvalitatīvs produkts. Neieteiktu tirgot zemes kvalitātes produktus dažādu apsvērumu dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka mēs negribam dabūt mūsu produktam sliktas atsauksmes. Tāpēc, ka atsauksmes būs tās, kas ilgtermiņā norādīs, cik tavs produkts būs pelnošs, vai arī zaudējumus nesošs. Nākošais punkts. Punkts numur 2. Saprātīgi piegāžu laiki un klientu servis. Klientu servis ļoti vienkārši. Atbildam uz klientu ziņām vai jautājumiem laicīgi apstrādājam produktu atgriešanas vai arī naudas atgriešanu. Un par piegāžu laikiem, par piemēru Vācija. Klienti Vācijā jau ir pieradināti pie 1 līdz 2 dienu piegādes, kopš viņi ir iegādājušies preci. Latvijā vēl ir ok, kad tiek piegādāta prece no 3 līdz pat 7 dienām, pateicoties tam, ka mums drīzāk 1 līdz 2 dienu laikā tiek vispār izsūtīta prece, plus vēl piegāde kāda 1 līdz pat 3 dienas, tāpēc realitātē tas 3 līdz 7 dienas. Jā. Un Vācijā tirgotāji var nodrošināt 1 līdz 2 dienu piegādi, pateicoties tādam servisam kā FBA. Mums kā pārdevējiem tas ir zināms kā FBA, klientiem tas ir kā Prime. Es domāju, ka šis jau vairs nav nevienam nekāds pārsteigums, ka 1 mēneša piegāde sen vairs nav pieņemama. Punkts numur 3. Tev vienmēr ir produkcija. Tev nekad nav situācija, kad vai nu tavā noliktavā vai Amazon noliktavā nav prece. Kāpēc? Tāpēc, ka tikko kā tev izbeidzās prece, Amazons tavu listingu ļoti strauji sāk derankot, kas nozīmē to, ka organiskajos meklējumos pēc tava atslēgvārdu, kur tev iepriekš varbūt tev bija labas pozīcijas, tev viņas pēkšņi un ļoti strauji paliks ļoti sliktas. Tāpēc, ka Amazons uzskatīs, ka tu nespēji parūpēties par to, ka tava prece ir stabili pieejama. Tad Amazons vienmēr priekšroku dos tiem sludinājumiem, kuriem šādas situācijas nekad nebūs. Nākošais punkts, tātad punkts numur 4. Ir pietiekošs pieprasījums. Tātad, cik liels ir tirgus tieši to tavu produktu? Un vēl vienkāršāk, cik liels ir pīrāgs. Jā. Un tad nākošais punkts būs apzināt konkurenci. Un šeit mēs atkal paņemsim to pīrāgu, ja? Cik no šī visa kopējā pīrāga mēs varam paņemt lielu gabaliņu. Jo, ja eksistēs konkurence, tad no šī pīrāga jau būs kaut kāda daļa paņemta, kuru tu vairs nevarēsi paņemt. Bet, tāpēc ir jāveic konkurences izpēte, cik ļoti tu vēl vari tajā visā iespraukties iekšā. Lai tu pēc tam saprastu, vai ir jēga vai nav jēga iet Amazonā. 6. punkts – adekvāts pozicionējums. Kur man pat ir komentārs, pat mēslus kādam vajag, piemēram, fermerim. Galvenais nemēģina iesmērēt mēslus kādam, kurš pērk ziedus un otrādi. Ja tavs klients pasūta produktu no tevis un viņš ir gaidījis, ka viņam atnāk premium klases kaut kāds, mikrofons, piemēram, bet viņam atnāk ļoti slikts kvalitātes mikrofons vai arī drīzāk ļoti zemas kvalitātes mikrofons, tad tu neesi adekvāti pozicionējis savu produktu. Klientiem nevajag manīties. Protams, mēģinam parādīt savu produktu vislabākajā gaismā, bet esam realistiski ar to, kas tas ir. Citādi vēlāk būs, tā kā minēja pirmajā punktā, būs atsauksmes. Un tipiski klienti atstāja 2 gadījumos atsauksmes. Vai nu viņiem ir kaut kas ļoti, 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 ļoti paticis, viņi ir super pārsteigti bijuši, vai arī
ir bijis kaut kas ļoti, ļoti slikts. Un visvairāk viņi komentēs tieši par to, ka ir kaut kāda ļoti slikta pieredze bijusi. Tāpēc esam ļoti uzmanīgi ar šo. Kā arī nav obligāti, bet ļoti, ļoti, ļoti ieteicams papildus pamatlietām dabūjam FBA. Kā jau iepriekš minēju, tas ir saistīts ar laicīgām piegādēm, un ir 2 veidi, kā to Amazonā, 3, bet šajā gadījumā ņemsim 2. 2 veidi, kā to Amazonā var piegādāt pasūtījumu savam pircējam. Viens ir FBM, kas saucās Fulfilled by Merchant, kad tu nosūti no savas noliktavas, piemēram, Latvijā, klientam Vācijā. Tad tas ir pat tiešo, jā. Nākošais variants FBA, Fulfilled by Amazon, ir, kad tu no savas noliktavas Vācijā aizsūti lielāku, pieņemsim, paleti uz Amazon noliktavu, un tālāk Amazons, ja ienāk pasūtījums, tad Amazons no viņa noliktavas aizsūta preci klientam. Protams, tu par to samaksā, bet tam ir savi benefits. Pirmkārt, klientam tā ir ātra piegāde, 1 līdz 2 dienu laikā. Turpretī, ja tu sūtītu no Latvijas uz Vāciju, tas tipiski ir 3 līdz 5 dienas. Klientu servisu nodrošina Amazons, tad visi jautājumi, visas problēmas, to dīlos Amazons. Kā arī Amazons uzņemās atbildību par sūtīšanu. Tad, ja kaut kas noiet greizi, Amazons tev attiecīgi par to atgriež naudu un klientam arī atgriež naudu. Vai arī ir slikta atsauksme, jo ir kaut kāda problēma bijusi ar pasūtījumu, tad Amazons arī to atsauksmi izņem ārā. Kā arī 4. bonus tam ir zemāki sūtīšanas izdevumi. Pats savā pieredzē esmu redzējis, ka sūtīšanas izdevumi pat ir par 30% zemāki bieži vien nekā, ja tu sūtītu pa taisno klientam, no savas noliktavas klientam. 5. punkts. Un par šo punktu diezgan daudzi vēl strīdās, un Amazons arī savos oficiālajos dokumentos šo vēl tā īsti neapstiprina, bet pēc pieredzes zinu to, ka Amazons, kuram kā sūtīšanas opcija ir FBA, šo listingu novietos augstāk organiski par to, kurš ir vienkārši FBM, tad, kad no noliktavas izsūta klientam. Kā arī lētāki, kas tas ir 6. Iepriekšējais bija 6. Jau 7. punkts, lētāki reklāmas izdevumi. Un, lai dabūtu FBA, tev būs nepieciešams PVN numurs tajā valstī, uz kurieni tu gribi sūtīt savu FBA preci, kur ir paredzēta sūtīt. Tad, piemēram, tu gribi piedāvāt FBA funkciju Vācijā, tad tev vajadzēs Vācijas PVN, lai varētu nosūtīt savu preci uz turieni un piedāvāt līdz ar to FBA klientam. Nākošais, ko es ļoti iesaku, ir brand registry. Ko tas dod? Papildus vizuāļi, veikals, iekšā Amazon platformas. Bet pats galvenais - aizsardzība savam vai saviem produktiem. Tas ir ļoti vienkārši. Piemēram, iedomāsimies, tu esi Nike. Nike ir savs reģistrēts trademark, un viņi viņu arī reģistrē Amazonā, un kas nozīmē to, ka, ja ienāk kaut kāds, pārdevējs, kurš grib pārdot viltotu Nike, viņš nevarēs, tāpēc, ka ir tikai viens Nike reģistrēts, un tad tam Nikeam pieder tās tiesības, kas notiek ar viņu preci Amazon platformā. Tāpēc, tas ir, no kā tas vispār oriģinējās, bet papildus vizuāļiem šeit iet runāts A+ saturs, Premium+ saturs, brand story saturs, kā arī par veikalu. Tu arī Amazon platformā dabūt savu tā kā saucamo storefront, kas būs, ja tev ir brands, piemēram, Nike, un tu tirgo dažādus produktus, piemēram, tirgo skriešanas kurpes, svarcelšanas kurpes, tenisa apavus, tad tu vari viņus visus salikt savā tajā brand storā, kur cilvēks, kad uzspiež uz linka, tad viņš aiziet uz tavu brand store un redz visu kaut ko citu, ko tu vēl tirgo. Lai šo dabūtu, tev vajadzēs reģistrēt trademarku. Ja tu tirgosies Eiropā, tas būs nepieciešams darīt EUIPO, kas ir European Union Intellectual Property vai kaut kā tam līdzīgi. Tavam trademarkam, jeb šo brandam vajadzēs būt reģistrētam tur. Nākošais, 3. ko papildus ļoti noderētu, būtu EAN numurs, jeb šo svītra kods. Svītra kods, tas ir tas, kas ir tipiski iepakojumiem aizmugurē. Tu redzēsi svītra kodu, ko noskanējot. Tas, jā. Un viņi
ir no vienotas sistēmas, un šie svītra kodi tiek reģistrēti vienotā sistēmā, kas saucas GS1. Amazonā tu vari reģistrēt produktu bez šī, bet biežāk nekā retāk es redzu, ka daudziem ir problēmas ar šo, ka Amazons negrib pieņemt šo produktu savā katalogā, jo viņiem nav šī svītra koda. Un skatoties arī uz priekšu, diezgan droši var teikt, ka arī nākotnē viņi gribēs turpināt vēl vairāk šo. Bez šī svītra koda var ievietot Amazonā produktu, bet ir kategorijas, kuras esmu redzējis, kur tas ir problemātiski, vai pat vispār Amazons pat neļauj ievietot. Tāpēc, droši paliek nedroši, labāk to izveidot. Un tad beidzot pie tās video interesantākās daļas, kas ir tie 3 galvenie veidi vai paņēmieni, kā faktiski gandrīz kā garantēt, ka tev būs veiksme Amazonā. Šā vai tā, bez izpildītiem pamatprincipiem šie 3 papildus, un pirms mēs ejam iekšā šajās stratēģijās, es gribu uzreiz teikt, ka šīs stratēģijas būs pilnīgi bezjēdzīgas, ja nebūsi izpildījis to pamata checklistu, ko es jau nosaucu video sākumā. Tad pirmā stratēģija. Tev ir vislabākā cena. Un droši vien jau lielākā daļa zina, ka šajā taktikā dominē ķīnieši. Arī Amazonā praktiski gribētu teikt 70%. Es negribu samelot, bet esmu diezgan drošs, ka vismaz 70% no visiem tirgotājiem ir tieši no Ķīnas. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņi spēj piedāvāt vislabāko cenu. Otrais punkts. Šis punkts tā kā tiek sadalīts 2 daļās. Pirmā daļa ir tavs produkts ir ievērojami labāks par citiem, un otrā daļa ir tu esi pirmais savā nišā. Un kāpēc šis punkts tiek sadalīts tā? Tāpēc, ka praktiski tas ir viens un tas pats. Ja tu esi tik ļoti acīm redzami labāks nekā citi tavi konkurenti, tad faktiski tu jau radi tā kā nišu atsevišķu. Te es esmu arī pieminējis ļoti foršu grāmatu, kuru es uzskatu, ka jebkuram jaunam mārketinga speciālistam vajadzētu izlasīt vai noklausīties. Es noklausījos, kuru sauc Blue Ocean Strategy. Īsumā izskaidrojot, šī grāmata iedala tā kā 2 veidu tirgus. Ir sarkanais okeāns un zilais okeāns. Sarkanais okeāns skaitītos tad, kad ir tik ļoti daudz konkurenti, ka viņi viens ar otru tik ļoti savā starpā cīnās, ja? Viens otram liek asiņot, un tad tāpēc tas okeāns paliek sarkans, jā. Savukārt, tu vari izrauties no šīs tipiskās tirgus situācijas, radot faktiski jaunu okeānu. Tu iepeldi zilajā okeānā, kur nav konkurentu. Pat ja tas tā kā liekas produktu tāds pats, jā, tu viņu nopozicionē tādā veidā, ka tas izskatās tā kā pilnīgi kaut kas cits. Un šajā grāmatā man ļoti patika piemērs tieši ar Cirque du Soleil. Noklausīsieties vai izlasīsiet, tad sapratīsiet, par ko es runāju. Trešā stratēģija. Tev ir vismaz 10,000, ko mēnesī tērēt reklāmai, un turpmāko gadu neuztraukties par peļņu. Tad praktiski tas būtu, ka tu vienkārši nopērci savu vietu zem saules. Šeit tā stratēģija strādā tā, ka pirmkārt es gribu teikt, ka nevienmēr tie būs 10,000 mēnesī, un nevienmēr tas būs gads bez profita. Jā. Un nevienmēr tas būs gads bez peļņas. Katram tā situācija būs savādāka, bet šeit tādi vidēji rādītāji vienkārši tiek ņemti. Un ideja ir tāda, ka tu investē ļoti daudz naudu reklāmā, piemēram, 1:1, ja 10 eiro investē reklāmā un 10 eiro dabū apakaļ. Un šīs stratēģijas galvenais uzdevums ir dabūt pēc iespējas vairāk pārdošanu, kas savukārt, jo lielāka pārdošana, jo vairāk tavs produkts organiski kāpj, un vienā brīdī tava organiskā pārdošana ir tik lielā līmenī, ka tu vari sākt pamazām to reklāmas izdevumus samazināt, bet tev tā organiskā pārdošana, organiski šeit tiek domāts pārdošana, kas tev nav nākusi no reklāmas. Tad visticamāk pateicoties augstām organiskajām pozīcijām meklējumos. Tu pamazām samazini šo reklāmas investīciju, bet tavas organiskās pozīcijas paliek. Un tādā veidā tu paliec peļņu nesošs. Tālūk,
būsim video noslēgumā, kā noslēdzošās lietas, tātad recap. Tātad pirmkārt sakārtot tās pamatlietas. Ļoti labi būtu, ja tu arī izpildītu tās bonusa lietas, kuras es teicu, tātad FBA trademarks un tev būtu EN numurs, jeb svītra kods. Un tad no tām 3 stratēģijām ļoti labi, ja tev ir visas 3, bet arī viena no tām jau būs pietiekoši labi. Tātad vai nu tu piedāvā labāko cenu, vai esi visinovatīvākais, vai esi ar lielu naudas maku. Reti kurš kļūst veiksmīgs mēneša laikā, protams, ir izņēmuma gadījumi, bet tādi nav bieži. Vēl piebilda ar Amazonu jābūt ļoti pacietīgam. Ne tikai no pārdošanas viedokļa un izaugsmes viedokļa, bet arī ar pašu Amazonu kā tādu. Viņiem diezgan raksturīgi ir tas, ka viņu supports, tas ir tas iekšējā palīdzība, ja, ko Amazons piedāvā pārdevējiem. Viņi ir ļoti zemā līmenī. Mēdz būt tā, ka rēķini kavējās, mēdz būt tā, ka kaut kas notiek ar tevu FBI sūtījumu un viņš netiek pieņemts laikā, vai arī vispār pazūd. Mēdz būt, ka nepareizi ir kaut kas aprēķināts vai vēl viss kaut kas, jā. Tā kā tie visi ir scenāriji, kas var notikt. Nevienmēr tas notiek, bet, jā, ar to vajag rēķināties, respektīvi, ir jābūt pacietīgam, ir jābūt tevī jau iekšā, un neizdarīsi kaut kādus lēmumus, kas, ir balstīti uz tādu stresu iekšējo, jo ļoti iespējams tu sačakarēsi visu vēl vairāk. Pēdējais noslēguma punkts - mēģini, jo tikai mēģinot, tu uzzināsi, kā ar patiesībā. Un tālūk, paldies, ka skaties šo video. Es ceru, ka tas tev bija noderīgi. Un ja tev šis video patika vai likās noderīgs, es ļoti novērtētu, ja tu ieliktu šim video like vai arī subscribotu. Jā, ar 2 īkšķīšiem tas ir. Piesako man LinkedInā, būs descriptionā. Un jā, tiksimies tad nākošreiz. Čau!